kamēr es gaidu materiālu, jaunos paneļus, es gatavoju, lūk, virsmu, roku bedres, nenormāli smagi. Reāli ļoti daudz laika aizņem ārā pāri 25 grādiem, žarons, un tagad es esmu ticis līdz krūmiem, un tagad man krūmi traucē. Vajadzēs visu to tagad griezt nost, lai varētu uzlikt paneli, kad atnāks. Un tas ir vienkārši čau. Baigi smags darbs. Nostājos sēnā, pēc ka baigais žarons. Vēl ko es gribēju piebilst, paldies tiem acīgajiem, kuri pamanīja, ka es paneļus nepareizi lieku. Es kaut kā vispār tam nepievērsu uzmanību, un atkal nav pieredzes. Pirmo reizi mūžā to daru. Lūk, te nav tās cepurītes panelēm. Un galvenais visas trīs nepareizi uzlika. Redziet, šitam jābūt augšā, jo, kā viens džeks teica man komentārā, ka šits te ir domāts, kad lietus līst, un lai netek pa dēļiem, tas lietus un lai tie dēļi nepūst. Tā kā tam cepurītei bija jābūt augšā, aizsaliku visu kājām gaisā. Bet, vismaz tagad es zinu, tas ir viens, un otrkārt, es domāju, ka var nopirkt kaut kādas tādas rīvītes un vienkārši pieskrūvēt augšā. Var teikt, bez maz vai tas pats, kas te lejā. Un tad, tas ir labojums. Negribās te visu skrūvēt vaļā un griezt otrādi. Bet tik un tā, liels paldies. Tiešām, kad ir noderīgi komentāri no pieredzējušiem cilvēkiem, tad arī darbs būs vieglāk. Tā kā tā. Tā, mani dārgie draugi, tagad pienācis tas brīdis tikt vaļā no šiem krūmiem, ja? Un man nav vajadzīgi instrumenti, priekš tā ir tikai parasts zāģīts un elektriskais tāda lobziks, es nezinu, kā viņu sauc, un nezinu, vai vispār tas domāts krūmiem. Tāpēc, strādājam ar to, kas ir. Laikam viss netīrs, ja? Pagaidām sanāk. Diezgan laba lieta. Un vienīgais tas, ka tie no krūmiem putekļi nāk. Bet, griež labi. Tā kā viss strādā. Ziniet, kā šī tāda, lūk, var arī darīt, lūk, šādus darbus. Bļāviens. Vapši nav easy. Smagi gan, bet gandrīz esmu pabeidzis. Lūk, kā tas viss izskatās. Redziet, jau vairāk brīvas vietas, tas staba būs no šitās striķīšu puses, ja? Un te nepareizi viņš lūk tā piespies, pat tālāk ir. Te bišķi augstāk ir jāpaceļ, bet kopumā, kur to visu likt īstenībā? Nereāli daudz tagad krūmu, visvādi liekie. Vispār tas nav vajadzīgs čakars no tā visa tikt vaļā. Labi, te bišķim piepacelšu, un tad principā ar krūmiem darbs būs padarīts. Un tad tikai man atliek sagaidīt beidzot vajadzīgo materiālu, un tad mēs riktīgi bombīsim uz priekšu.
Bet visvairāk man nepatīk rakt bedres. Nu, tas ir vienkārši čau. Nu, nenormāli smagi tā bedru rakšana, bet, nu, un es izmantoju brīles katram gadījumam. Mazums, zin kā, kaut kas saplīsīs, acī trāpīs.